Un šā mazo draudziņu šajā video es tev parādīšu interesantu veidu, kā strādāt pie savas, teiksim, tā izpratnes par mūziku, par harmoniju. Šo konkrēto video es īstenībā iedvesmojos uztaisīt, drīzāk šo konkrēto konceptu iedvesmojos no man studenta Kaspara. Viņš man atsūtīja Instagramā vienu video, es viņu iečkoju, un es paskatījos, ok, interesants uzdevums, un tad es parādīšu to uzdevumu pa savam. Tad sāksim varbūt ar to, ka ievads, un tad pēc tam pie spēlēšanas. Tad ievadā es nodemonstrēšu, kas tiek darīts. Ok, tātad šeit mēs redzam 6 stīgas ģitārē. Zemākā līnija šī tā ir 6. stīga, jo viņa skan viszemāk, un augstākā līnija ir 1. stīga, jo viņa skan visaugstāk. Tas ir ļoti būtiski, ja es saku spēlē uz augstākās stīgas, es domāju to, kas skan visaugstāk, nevis tā, kur vizuāli varbūt ir augstāk. Lūk, un tad nekur paskatīsimies šo uzdevumu. Nekur mums ir 5. lata. 5. lata. Un 6. stīga, 5. 4. 3. stīga, mēs šeit nospēlējam šo konkrēto noti. Kāds varbūt zina, tā ir nots do. Ok, tad pēc tam mēs paskatāmies šeit, uz 4. stīgas, te 2. ladā ir nots mi. Un do mažo tīsku viņam pietrūkst vēl viena nots, tā ir nots sol, do mi sol. Tad kur šeit 5. lada, 4. 3. lada, šeit 3. ladā uz 6. stīgas ir nots sol, do mi sol, kur do mi sol. Bet tas, ko mēs pēc tam darām, mēs pabīdam apakšējo noti, mēs esam do mažo, tikai do mažo gams nots. Mēs apakšējo noti pabīdam no nots sol uz noti lā. Šeit mēs viņu pabīdīsim. Un tas, ko mēs pēc tam darām, mēs paņemam šo noti mi, pabīdam uz noti fa. Un kas pēc tam notiek? Tajā mirklī, kad mēs to esam izdarījuši, mēs noti do pabīdam tālāk uz noti rē, kur nots rē, kur lā, kur fa. Un mēs tieši tāpat turpinām. Mēs pēc tam pabīdīsim šo notu tālāk un arī šo. Un tādā veidā šis uzdevums turpina sev atkārtot. Tad varbūt praktiski paspēlējam cauri un tad jau būs skaidrāks. Jā, dodamies tālāk. Ok, tad kāds izstāsta, kur tā nots do, kur ir mi, kur ir sol. Varbūt pēc kaut vienkārši ritmisku patēmu. Ting, 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 ting. Un tādā veidā atkārtojam. 1, 2, 3, 4. Basa nots mainās. Vidējā nots mainās. Augšējā nots mainās. Basa nots. Mēs atnācām tas pats, ko mēs nospēlējām šeit, mēs arī to pašu atdām šeit oktāvu augstā. Tagad, kā doties atpakaļ? Tas jautājums, piemēram, jūs uz augšu spēlējāt toniku terts, piemēram, kādu vingrinājumu, kad domažošu. Tad kā jūs esat atpakaļ tāpat? Vai arī sākot no augstākās nots. Es neteiktu, ka viens variants ir pareizāks kā cits.
pareizāk būt spējīgam abos variantos. Jebkurā gadījumā, kad jūs pildat kādu uzdevumu, ja jūs zināt, ka jūs varat izpildīt dažādos variantos, tad galvenais, kāpēc nemācēt spēlēt visos no šiem dažādiem variantiem. Bet šajā gadījumā, kur es piedāvāšu vienu veidu, kā atpakaļ iet, kad mēs sākām šeit iet basu nots pakustās vidējā augšējā, tad, kad mēs esam otrādi sākumā pakustēsies augšējā nots, tad vidējā, tad basu nots. Aiziet. Mēs esam atnākuši šeit, augšā. Un es pabīdu augšējā notis, vēl nespēlējam, tagad es sākšu spēlēt. Vidēju pabīdu. Basu noti. Augšējā. Vidēju. Basu noti. Augšējā. Vidēju. Basu noti. Es vairs neteikšu to, es to turp darīt. Tāds foršs uzdevums. Ja kādam noderēja, varat atstāt varbūt kādu komentāru, atgriezisko saiti, bonus informāciju, vai jūs varat kaut ko tādu pašu uzdevumu atkārtot, piemēram, no kādas citas stīgas. Jā, jūs varat arī pamēģināt un iedvesmoties no šī uzdevuma, varbūt paeksperimentēt, arī paspēlēt no citām stīgām un tā tālāk. Vai, piemēram, spēlēt šo uzdevumu būtu jāzina, ko jūs darat. Tā nebūtu slikta doma. Jūs spēlēt do mažors, la minors, fa mažors, re minors, si, pamazināties tīklīs. Šajā gadījumā sol mažor. Tad, kad jūs spēlējat, tā nav slikta lieta, jūs arī reizēm panalizējat, kas tās ir par notīm un tā tālāk, tas arī padziļina jūsu izpratni. Bet varbūt sākumā jūs vienkārši pamēģināt šo balsvedību izprast, kā kur balss kustās, aiziet turp un atpakaļ un tā. Un, jā, te es arī noslēgšu šo video un atā.